Čau, 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 čau. Es esmu atpakaļ no Itālijas. Fantastisks ceļojums. Par ceļojumu es noteikti visu pastāstīšu bloga rakstā par to, ar ko rēķināties, cik kur kas maksā, jo mums gāja sākumā diezgan raibi, pēc tam jau viss aizgāja diezgan gludi. Un, laikam jāsaka godīgi, ka vismaz nelielas itāļu valodas zināšanas viennozīmīgi Itālijā ir nenormāla priekšrocība, jo viņi ar angļu valodu ir diezgan tādi, uz jūs, lai neko vairāk neteiktu. Tā kā es esmu nedaudz atpūtusies, uzņēmusi spēkus un enerģiju, lai pabeigtu augstskolu un samācītos eksāmenam jautājumus, kas man ir nākamnedēļ trešdien ir jānokārto. Bet pirms braukšanas projām es biju ciemos uz Urban Decay standiņu, kur man Laura izveidoja make-upu ar jauno Urban Decay Cherry paleti. Ļoti forši. Uzdāvināja man kaut kādu pārsteigumu dāvaniņu. Taisīšu, vēršu vaļā un skatīšos, kas tur ir. Bet pirms došanās projām no turienes es vēl izdarīju nelielu pirkumu. Iegādājos atkārtoti brush soap no Douglas. Šī te līnijas, no Douglas paša līnijas, es visu laiku izmantoju šīs te ziepes, lai izmazgātu visus sotiņus. Ļoti patīkams citrus aromāts ir. Un nopirku sev jaunu konsīleru, sev darbam no Urban Decay, tieši no Naked līnijas. Ļoti patīk šie te konsīleri, kas ir līdzvērtīgi principā. Tā kā mans Dior šobrīd ir, ja es tur kasu un skrāpēju ārā, šis būs ļoti līdzīgs šim te, tikai pa mazākām naudiņām. Tā kā konsīlerim cena, ja nemaldos, 25 eiro aptuveni. Kaut kur varētu būt meklēt čeku, tā kā izvēlējos toni Light Warm, kas būs ļoti ejošs. Šodien esmu jau likusi sev zonā zem acīm, un būs ļoti piemērots ne tikai man, bet būs arī piemērots ļoti daudziem klientiem, jo mēs te tā pa lielam esam plus mīnus vienā tonītī. Bet, ja kas es varēšu ar balto mikstonīti vai ar tumšāku sajaukt un piemērot to tiem, kam nepieciešams. Līdz ar ko man ir divi pirkumi no Douglas veikala, kamēr pirms braukšanas projām, un no Itālijas skrienot jau pavisam bezmaz vai braucot projām ieraudzīju Kiko Milāno veikalu. Un man likās, ja jau viņš man te tā pa ceļam ir, tad es arī ieskriešu un apskatīšos, varbūt ir kaut kas tāds, bez kā es nevaru doties projām. Un es veicu atkārtot pirkumu šiem te Kiko Milāno Super Color Eyeliner. Man jau ir tāds violets un zaļš. Šoreiz paņēmu zelta. Man ļoti patīk, kā viņi klājās un kā viņi turās. Un nopirku arī highlighting efektu izgaismojošo konsīleru, kuru es vēl neesmu lietojusi, arī gaišā tonītī, kas būs piemērots dažādu tumšo zonu izgaismošanai ap acīm, ap degunu, ap lūpiņām un tādā veidā. Tā kā tie bija divi mani pirkumiņi Kiko, un meitene man uzdāvināja make-up noņēmēju, bet Mitrās Salvetes kosmētikas noņemšanai. Tā kā tas bija man pārsteigums un noņem pat ūdens noturīgu kosmētiku, līdz ar ko tādi divi pirkumiņi un dāvaniņi baigi jauki. Tas tā pie mums Latvijā īsti laikam nav populāri, un tas bija tāds negaidīts pārsteigums. Tā kā vakardien man bija paredzēts, ka es precīzāk biju savu matemātiski izrēķinājusi, ka es ielidošu Rīgā kaut kur pēc 3 un vakarā došos uz Shiseido prezentāciju, uz kuru man bija ielūgums, bet es ielidoju tikai 7 vakarā. Mana matemātika ar laiku bija diezgan čābīga, līdz ar ko ielūgumā es saņēmu ne tikai ielūgumu uz pasākumu, bet bija pievienots arī kaut kas no jaunā Shiseido make-up kolekcijas. Kopā ar jums atvēršu vaļā kādā iepakojumā mega sterilā. Rakstīts ir Visionary Airy Gel Lipstick, tā kā te būs iekšā lūpu krāsa. Kā viņi izskatās, kāds tur ir tonis, man nav ne mazākās nojausmas, bet tik sterilu un
iepakotu iepakojumu es redzu laikam pirmoreiz. Un lūk, kur ir Shiseido lūpu krāsa. Iepakojums ļoti askētisks, ļoti tipisks Shiseido. Un, protams, sarkana lūpu krāsa, jo katrai sievietei ir jābūt vismaz vienai sarkanai lūpu krāsai. To gan es uzskatu, ka tā ir jābūt. Līdz ar ko šo noteikti es izmēģināšu, bet šodien es bez sarkanām lūpām, tāpēc šo atstāšu kādai citai reizei. Un, protams, tāpēc, lai nebūtu sarkana lūpu krāsa, jo Shiseido krāsa ir sarkana. Ļoti loģiski. Bet tagad gan es kopā ar jums vēršu vaļā Urban Decay dāvaniņu, kuru es saņēmu no Urban Decay Latviju, un paldies, man Urban Decay ļoti patīk, es viņu pērku pati, un ir prieks, ka var arī saņemt kaut ko dāvaniņā no viņiem. Līdz ar ko plēsīsim no vaļā maisiņu. Un tā ir tā slavenā jaunā Naked Cherry palete, un man viņa tagad arī ir, paldies Urban Decay. Un tā kā es neesmu uzkrāsojis acis, es noteikti viņu atvēršu vaļā un parādīšu tonīšus, un mēs uzkrāsosimies, izmantojot šo te paleti. Bet maisiņā ir vēl šis tas. Un šeit ir All Nighter make-up fiksators ar ķiršu aromātu. Un All Nighters ir mans mīļākais make-up fiksators. Manuprāt, spēcīgākais un dod vislabāko noturību. Līdz ar ko šis maziņais ar ķirsīšiem būs man. Es saviem klientiem lietoju klasisko, jo, protams, ne visiem patīk ķiršu aromāti vai vienalga kā citu, bet šo te es noteikti izmantošu sev. Bet maisiņai vēl kaut kas. Urban Decay 24/7 Glide On Eye Pencil. Acu zīmuls, kuri ļoti man patīk un ir viens no noturīgākajiem zīmuļiem, ir sevišķi kāds meklē melnu, bet šeit man ir šāds te violetīgs tonis, es noprotu, ka tas nāk pie paletes, līdz ar ko, ja kāda meklē sev ļoti noturīgu, piemēram, tieši konkrēti melno acu zīmuli, var pievērst uzmanību noteikti 24/7 šiem te Glide On Eye Pencil, kur ir ūdens noturīgi no Urban Decay, un šim tonim nosaukums ir Love Drug. Šo arī izmantosim. Principā es būšu mega uzkrāsojusies, jo aizkrit maisiņš, jo ir klāt arī lūpu krāsa un visur ir šie te ķirsīši, un tonim nosaukums ir Cherry. Nu, šo te es noteikti izmantošu. Veram vaļā. Un redz, cik superīgs iepakojums ar ķirsīti. Man ļoti patīk Urban Decay šos te limitētās kolekcijas. Mana viena no mīļākajām lūpkrāsām, kuru es visu laiku lietoju no Urban Decay Beached paletes, viņa nevar nosaukt pa lūpkrāsu, jo tas ir vairāk vienkārši mirdzums bez toņa. Un ļoti patīk, šis bija Tower One. Metāliskais, bet šī lūpkrāsa ir kopija man vienam ļoti mīļam Dior lūpspīdumam, kuru izņēma no ražošanas. Un tagad man ir lūpkrāsa šādā pašā, nu tā kā saturs ir nedaudz atšķirīgs, tas bija krēmīgs, šeit ir lūpkrāsa, bet es esmu tikus pie tāda, kā man patīk. Nu lūk, un te mums ir, nu redziet, kādas man šodien būs lūpas. Tumšas ķirsītī. Ok, aiziet, ko es beigšu pļāpāt. Ķeramies klāt. Es esmu acēnu bāzīti uzlikusi jau uz acīm, lai nofiksējās. Nu ko? Redz, tāds tik forši. Re, kāda paletīte. Klasiskais Naked iepakojums. Visas Naked paletes tā tad ir šajos te garanajos, cietajos iepakojumos. Smoky palete, tā pirms tam bija Heat paletīte. Nu re, ļoti. Un ar ķirsīšiem. Nu ko, varam vaļā. Un re, kādi ir tonīši. Jūs varat spogulītī redzēt mani un telefonu. Kā lai es jums parādu? Re, kur ir tonīši. Tādi rozīgie un sārtie toņi. Jāsaka, vai tik šī atkal nebūs kārtējā Lego palete? Ok, bet nav ko daudz pļāpāt. Ņemšu un veidošu make-up ar viņu. Protams, sākšu ar gaišāko toni, kas ir Hotspot.
Protams, kā vienmēr, klāt ir otiņa, pludināšanas otiņas no viena un no otra gala, lai var arī veidot make-upu, ja nav otiņas. Nu, bet, protams, ka pigmentācijai viss ir kārtībā. Šis tonis, ko es klāju, tagad ir matēts. Kā jums šādi toņi patīk, šādi toņi, vai tas galīgi nebūs jūsu stilā? Man personīgi ļoti patīk. Tā, ņemšu pludināšanas otiņu un izmantošu tādu tonīti Feels. Redzēsim, galvenais, lai nesanāk. Nē, ļoti smuki, nav pa košu. Ļoti. Man šodien būs tāds svaigais variantiņš. Patīk, ja? Man liekas ļoti, ļoti meitenīgi, ļoti tādi sievišķīgi toņi. Ļoti piemēroti ikdienai. Jāsaka gan, ka ir ļoti maz tādi brūnīgie tonīši, bet ja jums ir kāda paletīte ar brūnajiem tonīšiem kaut kur, tad vispār var samiksēt. Bet ne jau vienmēr vajag brūnos toņus. Ar klāšanos šīm ēnām nekad nav bijusi nekāda problēma. Ir viegli uzklāt, viegli izpludināt. Principā tāds darīšanas tikai jautājums, vai gribas vai negribas. Un šīm te paletītēm ir arī mini versijas. Līdz ar ko nav obligāti jāņem tik liela paleta, bet var arī izvēlēties tādu, kur ir daudz mazāk tonīšu. Cik forši. Te ir vēsāki, te ir siltāki, tā kā katrs var atrast, ko vien sev vēlas. Tā, paņemšu. Tonis Devilišs, tāds tumšāks jau no augstāka gala. Cherry. Ļoti, ļoti, ļoti garšīgi toņi. Man jāsaka godīgi, ka šobrīd es strādāju ar to paleti un es strādāju, es ikdienā krāsojos, tā nopietnāk, tā tuvāk spogulim, lai es visu labi redzētu un noteikti to daru pārdomātāk. Un tad man gribās šobrīd teikt, ka ja es šādi salīdzinoši paviršā veidā varu ļoti viegli izveidot make-upu, tad arī jebkurš bez tādām pārlieku padziļinātām zināšanām un prasmēm varēs šo paleti likt lietā un izveidot make-upu. Cool. Tā. Paskatīsimies. Te ir tāds spīdīgāks. Gaišo zem uzads uzliksim arī. Un pats tumšākais tonis ir Privacy, tāds tumsnējs. To ieliksim apakšpusītē. Šīs krāsas ļoti palīdz izcelt gan zilganos acu toņus, gan zaļganos. Vienīgais ar sārtiem toņiem gan jāpievērš uzmanību ar tiem, kuriem ir apsārtušas acis. Tieši atsābols nav dzidrs balts, tad, protams, ka krāsa krāsu pastiprina, un ja kaut kur būs sārtumiņi, tad izcelsies vēl vairāk. Vai, ja, piemēram, šeit zem actiņām nav kaut kas nokuriģēts, tad šī vieta arī var izcelties vairāk. Bet, ja jūs paši smuki uzliekat pamatiņu sākumā, visu nokuriģējat, tad rezultātam ir jābūt ļoti, ļoti labam. Man ļoti patīk. Man ļoti patīk. Man ļoti patīk Heat palete, bet tie bija visi siltie toņi, un siltie toņi patīk mazāk cilvēkiem kā vēsie. Un tad, manuprāt, šī palete tomēr
ar šiem te violetīgi rozīgajiem toņiem ir tāda multifunkcionālāka un patiks vairāk cilvēki. Varam gan negaršu auglīši. Very nice. Ļoti, ļoti. Nu, re. Te ir visādi tādi arī fifīgie tonīši, ar kuriem var veidot akcentiņus. Nevis visu aci tādu, bet ielikt kā akcentu tonīti. Rozā. Nu, es būšu šodien ļoti, ļoti meitenīga. Manuprāt, rozā krāsa ir tāda sievišķīgā krāsa, tāda meitenīgā, romantiskā. Galīgi nav agresīva, nav nospiedoša un vecinoša. Ko man bija arī šis te violetais zīmolīts, šo ievilkšu pa ūdens līniju. Ļoti viegli klājas. Nav ne nepatīkami, ne stingri jāspiež. Bet es uzskatu, ka practice makes perfect. Nu, skaidrs, ka ja mēs paņemam pirmo reizi vai labi otro vai trešo reizi otiņu, tad viss ir nedaudz sarežģītāk. Bet ko es mācot savām meitenēm piefiksēju, ka ir ļoti svarīgi instrumenti. Nu, gluži ar vienu otiņu, kas, piemēram, ir kaut kāda šķība, greiza, stingra, maziņu un tā tālāk, nekas īsti nesanāks. Bet, ja jums ir, piemēram, uzklāšanai, lai ēnus uzklātu, mēlītes tipa otiņa, kas ir stingra, kas ir forša, jūs ar viņu ēnu ieplikšķināt. Pēc tam jums vajag noteikti vienu šo te pūkaino otiņu, bet pūkainai otiņai izmēru vajag ņemt atbilstoši. Būt godīgiem pret sevi, ja maza actiņa, tad otiņai jābūt maziņai, ja šī te vieta ir liela, man viņa ir liela, es varu atļauties ar diezgan lielu pūkainu otu šo te kauliņu iezīmēt. Un tad izvēlēties pēc diametra, pēc savu. Par pandu runājot. Ēnas, ja viņas ir pigmentētas, jūs paņemat, burtiski piespiežat, un tas ir tik daudz produkts, cik jums ir nepieciešams, lai sāktu ar viņu darboties. Jūs paņemat tik nedaudz un liekat. Jūs vienmēr varēsiet pielikt klāt. Drusciņu paņem, un vislabāk ir paņemt, un vēl, viņu tā kā nobirdināt nost, jo tas, kas sabirz zem acīm, parasti neturās. Tas ir tas vai nu talks, vai nu vēl kāda saistviela ēnās. Pigments ir tas, kas iedod to krāsiņu, un viņš paliek un pieķerās pie bāzītes. Pirmkārt tātad piespiest, paņemt, nokritīt un strādāt. Nevis rīktīgi uzputināt, piedzīt pilnu otu ar ēnām un tad kaut kur pielikt. Un, protams, ka tur būs ļoti daudz pigmentu un krāsas, un būs baigi grūti izpludināt, un tur veidojās varbūt tās pandas. Otrs, kad veidojās panda, ir tad, ja mums ir, piemēram, kaut kur mitrāks, kaut kur sausāks plakstiņš, un vienmēr var pirms ēnu uzklāšanas vienkārši uzlikt pūderīti, lai viņi ir vienmērīgi savs. Jo, ja būs slidena tā virsma, jums pludināsies, bet ja būs mitrs, jums kaut kur pielips, un tur būs pleķis, un jūs viņu varat tur pludināt, un pludina parasti ar apļveidu kustībām. Var, protams, arī pavilkt pa labi, pa kreisi, vienkārši aplītis atkārtos acis formu, un visādas strīpiņas veidos jums šo te, varbūt, disharmoniju acis formā. Bet bišķiņi var vienmēr pamēģināt un paapļot un papludināt arī uz rociņas kaut kādus tonīšus un ēniņus, un viss tad būs beigās labi. Es ticu, meitenes. Pandas parasti ir ar tiem tumšajiem toņiem, un ja ēnas vēl birst,
ar šo pašu violeto zīmolīti ietonēšu skropstu līniju augšējo. Acu ēnu bāzi iesācējiem. Es tikko uzliku MAC Prep plus Prime. Ļoti labu acu ēnu bāzi. Principā, ja gribat noturību, skatieties tur, kur ir 24 stundas rakstīts. Šāda ir MACam, ir arī Smashboxam, bet mazākās naudiņās noteikti var izmantot Art Deco priekš Sensitive Eyes. Viņai ir arī ļoti kvalitatīva acu ēnu bāzi, tikai cenu ziņā drusciņi kaut kur ap 11 eiro. Maksās nevis pār pa 20, jo acu ēnu bāzīt, ja viņa tiešām ir ļoti laba un kvalitatīva, viņai cena būs nemaza. Bet, kā mēs zinām, acu ēnu bāzīt mums vajag tikai mazu daudzumiņu un iet ļoti ilgi. Un it sevišķi, ja tā ir mīkstā tūbiņa, no kuras jūs varat izspiest, tad vispār baigi labi. Jo vēl ir ļoti foršas šīs te acu ēnu bāzītes, it kā mīkstā tūbiņa, un ir iekšā aplikators, bet baigi grūti ar to aplikatoru pēc tam ir dabūt no sieniņām. Vienīgi var mēģināt spiest viņu kaut kur un tad dabūt virsū uz aplikatoru vēl to bāzīti. Tā kā galvenais mīkstā tūbiņa. Un tad plānā kārtiņā līdz pat uzacīm un viss būs good. Man te tā, kur es paliku. Tā, līnija ar skropstām ir. Vēlreiz izgaišināšu iekšējo stūrīti. Gaiša ēna piedod acī apjomu, tumša samazina. Negribam mazas actiņas, tad taisam balansā. Man ļoti patīk. Baigi smuki, baigi labā palete. Paldies, Urban tikai. Jā. Paldies, godvārds tiešām, tas ir tik forši. Man citreiz liekas, ka ir drusciņi dulli, ka tik daudz. Tur kaut kas notiek ārā baigi. Tu tas aizbrauks. Jā. Man citreiz šķiet, ka baigi regulāri tiek izlaistas jaunas acu ēnu paletes, bet, protams, ka tas ir, es tā padomāju no sava viedokļa, kur man noteikti nevajag tik daudz paletes, bet kāds varbūt sēž mājās un gaida kādu paletīti, kas beidzot tiks izlaista viņam mīļākajos toņos, un tāpēc šiem te zīmoliem ir tiešām tik daudz paletes. Vai visas ir vajadzīgas? Noteikti, ka nē, bet ja jūs atrodat tos toņus, kas jums patīk, tad noteikti ir vērts tādus iegādāties. Kādas ēnas piestāv brūnu acu īpašniecēm? Brūnu acu īpašnieces ir vienmēr sakot so lucky. Piestāv jebkura toņi, jebkuri var krāsot, jebko, protams, piestāvēs brūnīgie, bronzīgie, tā tālāk, bet noteikti var izmantot zaļus, noteikti var izmantot violetus toņus, līdz ar ko tie ļoti skaisti ar brūnām acīm spēlēsies. Jo brūnā krāsa nav krāsu aplī, līdz ar ko brūnā ir pa vidu un visas krāsiņas ir aplī, līdz ar ko ar brūna ļoti labi draudzēsies ar jebkuru. Tā kā izvēle ir tikai un vienīgi jūsējā. Nu ko, lai šis skaistums man turētos līdz pat vakaram, jo es vakarā dodos uz lielisku koncertu, kurš tiks filmēts un pēc tam rādīts televīzijā priekš 100 gadus, tad man vajag, lai tas make-ups man arī noturās, jo es šodien pēc laiciņa dodos uz darbu, pastrādāšu un tad došos vakarā uz koncertu. Un re kāds ļoti skaists iepakojums. Un cik mums te ir tilpums? Tilpums mums ir 30 ml, līdz ar ko ļoti foršs iepakojums un tilpums.
varēs ņemt ceļojumos līdzi. Un ceļojumos, kamēr mums nevajag, lai make-ups turās ceļojumos, vajag arī tur. O jā, rīktīgs ķirsis. Ja kāds no jums ir kādreiz ņēmis no Avon body sprejus, kas ir ar augļiem dažādiem, un tas, kurš smaržoja pēc ķiršiem, smaržo tieši tāpat kā šis te Urban Decay All Nighters. Ja kāds ir kādreiz tos body mistus no Avon lietojis, tad aromāts the same. Likšu arī uz lūpām ķirsīti. Notīrīsim nost to, kas man bija. Mirdzumi turās vienmēr ļoti labi uz lūpām, tāpēc ar to notīrīšana ir tā kā ir. Jā, tieši tā Avon smarža arī ir. Tā kā, ja kāds zina, kā smaržo, tad tieši tāpatās. Pilnīgi. Ja man uzpūst uz sejas, es prasītu kādam noteikti, ko viņš man to Avon, to smaržiņu pūš. Bet nē, tas ir All Nighters, tagad tā smaržo. Labais. Nu re, laižam ar šo te tonīti, cherry, un būs tumšas lūpas. No. Ar tumšām lūpkrāsām neiet baigi viegli. Vajag nedaudz vairāk pacietības. Un, protams, kamēr tikko jauna un svaiga lūpkrāsa, ir ērti ar to spico galiņu uzkrāsot. Un tieši tas ir tas jautājums, kādām lūpkrāsām vajag kontūrzīmulu. Tumšām, sarkanām, košām. Jo ar vienkārši ar lūpkrāsu jūs varat vēl smuki to kontūriņu izvilkt tikai tad, kad viņa ir tikko jauna, ko līdz viņa vairs nebūs jauna, ir forši tomēr ar zīmolu. Man ir aizdoms, ka kaut kur man ir jābūt šādam te zīmolītim. Man ir kaut kas līdzīgs no Maka. Un kontūru zīmols, ko dod? Pirmkārt, ir ērti izveidot kontūru, otrkārt, noturību, it sevišķi, ja tas ir ūdens noturīgais, šis ir parasts lūpu zīmolīts, tad nekas neizplūdīs par šīm te mikro mazajām grumbiņām. Bet ir ļoti viegli, izzīmēt kontūriņu. Un tad, kad ir lūpas uzkrāsotas, tad var paņemt, piemēram, konsīlerīti, otiņu. Es paņemšu nelielu daudzumu konsīlera. Tad es paņemšu konsīlera otiņu un smuki vēl var izlīdzināt un izgaišināt zonu no lūpu ārpuses, tādā veidā dabūnot vēl precīzāku šo te kontūriņu. Piereiz degunu varu pielabot vēl, lai nav rozā.
Nu tā. Nu forši. Atkal ieveidošu, man tikai atliek ieveidot matus priekšpusē. Nu ar tādām tumšām lūpām šodien arī laikam būs jādodās. Tā kā, ja jau esmu sataisījusies. Taisos, kur? Pirmais uz darbu. Veiksmīgi ir tas, ka mans darbs ir saistīts ar to, ko es daru, un es varu iet ar šādu make-upu uz skolu un mācīt meitenēm dekoratīvo kosmētiku un mācīt krāsoties. Ja es ietu noteikti, ja man būtu jāiet tagad uz banku, mani vienkārši noteikti norātu ar tik košām acīm un tik izteiksmīgām lūpām. Es noteikti dabūtu pamatīgi rājienu un man liktu paņemt šīs te mitrās salvets un visu notīrīt. Jā, tā kā katrā uzņēmumā un katrā kaut kādā darba specifikā ir noteikti vadlīnijas, kuras ir jāievēro, kā ir jāizskatās. Tā kā vēlreiz man jāsaka milzu paldies Urban Decay par šo te paleti. Pašai bija daudz interesantāk, protams, paspēlēties, ka tev ir pašai šī paleta. Bija arī ļoti jauki, ka Laura mani galerijā centrs Urban Decay standā uzkrāsoja. Jūs vienmēr, ja kaut ko gribat pamēģināt, noteikti dodaties uz kādu no Urban Decay standiem. Palūdziet, lai jums uzkrāso, lai palīdz piemeklēt toni. Komanda ir ļoti atsaucīga un ļoti draudzīga un ļoti forša un ieteiks tikai to labāko, to, kas būs piemērots jums. Pa tiem plauktiem pašam rakties un domāt, ko tad ņemt un kas tad derēs. Patiesībā ir diezgan grūti, arī man ir grūti. Līdz ar ko arī Laura man ieteica, kuru toni man labāk izvēlēties priekš tāda darba, lai man nav jāņem, piemēram, tur 5 toņi. Kurš būs man tāds visejošākais, ar kuru es varu tā kā padarboties. Viņi zina, viņi visu laiku redz un viņi katru dienu strādā ar tik daudz cilvēkiem, tā kā viņiem tas ir daudz vieglāk. Nu ko, viss. Es esmu papļāpājis ar jums, es esmu atgriezusies Latvijā, atgriezusies pie darbiem, tā kā redzēt, cik daudz storiju un vēl viss kaut kas būs, bet man profilā pie pēdējās bildes ir konkurss sadarbībā ar Lux Express, un es jau plānoju savu nākamo ceļojumu, un mēs dosimies uz Varšavu. Es neesmu nekad bijusi Polijā, Varšavā, tā kā jums ir iespēja piedalīties konkursā un pēc tam izvēlēties arī kādu no šiem te galamērķiem. Vai tā ir Pēterburga, Minska, Maskava, Maskava laikam arī bija. Tad bija Polijā Varšava, tad tur ir Tallina, tad tur ir Tartu, vienmēr sekot. Jūs uzvarētājs vienkārši var izvēlēties, kur grib braukt. Tā kā mēs nolēmām, ka mēs dosimies uz Varšavu, un es visdrīzāk to darīsim decembrī, lai jau būtu vairāk sagaismots un tā Ziemassvētku sajūta. Un es domāju, ka Varšavā, Polijā varēs atrast daudz vairāk dāvanas visiem mīļajiem. Tā kā apvienosim patīkamu ar liederīgu, apskatot pilsētu, nopērkot Ziemassvētku dāvanas un kaut kā tā. Tā kā konkurss profilā. Protams, ar lielāko prieku braukt ar jums visiem, iepazītos ar jums visiem un forši pavadīt laiku, bet, uzvarētājs šoreiz viens, kurš iegūs 2 turp apakaļ biļetes uz sev izvēlēto gala mērķi. Tā kā tā kaut kā. Labi, es sūtu jums daudz bučas un tiekamies jau pavisam drīz. Forši jums dienu. Čau!